liels prieks un lepnums par jauniešiem, kas no jaunatnes ziemas olimpiādas ir atveduši visus medaļu komplektus. Man liekas, ka katram jaunietim tā ir īpaša pieredze, un pat ja nebūs tā, ka būs liela olimpiāda, šis dos dzīvē tādu labu pamatu, kā pārvarēt sevi, kā būt disciplinētam un kā virzīties uz mērķi, nodarbojoties ar sportu. Jā, man tā liekas, šis ir lielisks pasākums, starptautisks pasākums, kas iedod mūsu jauniešiem tādu nebijušu pieredzi. Jaunatnes olimpiāda, kas šogad notika Korejā, tas jau ka tas notiek Dienvidkorejā, ir kā piedzīvojums. Kopumā komandas mikroklimats, man tā liekas, bija ļoti, ļoti labs. Un arī, protams, vislielākais prieks ir par mūsu atlētiem, kas veiksmīgi aizvadīja startus. Un, protams, kad gala rezultāts ir, ka mēs atvedām mājās 6 medaļas. Par to ir īpaši liels prieks. Tas nozīmē, ka treneri un federācijas strādā. Un tad tālākais darbs mums ir no Olimpiskās komitejas un kopā ar valsti palīdzēt jaunajiem atlētiem turpināt piepildīt savus sapņus. Mans vārds ir Leonārds Aleksandrs Grunmans, komandas aizsargs, numur 14. Uz laukuma jūtos ļoti labi. Spēle arī bija diezgan laba. Kā komanda vinējām visas 9 spēles, izcīnījām medaļu un kā braucoši tanks pārbraucām visiem pāri. Mans sapnis nākotnē ir vēl olimpiskās medaļas, protams, čempionāta medaļas, Stanley Kausi, daudz tādas lietas. Labas sajūtas, protams, šis tikai ir sākums, kā teicu, tālāk jācīnās. Pēc starta sajūtas noteikti ir ļoti labas, ļoti gandrīti par padarīto. Grūtākais noteikti ir tikt pāri stresam un iespējams arī nedaudz bailēm pirms sacensībām. Arī treniņos noteikti ir liels stress, jo tas tomēr ir skeletons, kas ir ļoti ekstrēms sporta veids un var viegli satraumēties un ir jābūt, teiksim tā, ir ļoti jāpiedomā pie tā, ko tu dari, jo citādāk var slikti beigties. Man nav talismans, kas man dod drošības sajūtu, bet es pirms starta visbiežāk klausos mūziku un arī galvā izbrauc trases, kas man ļoti palīdz noskaņoties. Šajā sporta veidā nonāca diezgan spontāni, tāpēc nav īsti noteikts iemesls, kāpēc es šeit esmu, bet nonākot atlasē, sākot iet treniņos, nobraucot trases sajūtas, tiešām bija ļoti fantastisks un arī brauciens varēja ļoti izbaudīt. Nākotnes mērķi noteikti ir tie augstākie, jātiecās uz vislabākajiem rezultātiem, kas ir iespējami, un jāmēģina turpināt Latvijas skeletona paveikto. Iedvesmotāji noteikti ir treneri, ģimene, arī komandas biedri ļoti iedvesmo un, protams, arī bijušie Latvijas skeletona sportisti.